Sveicināti, tu klausies raidierakstu Naudas lietas, un šeit mēs tiekamies ar investēšanas un finanšu ekspertiem un runājam par ieguldījumu iespējām. Naudas lietas organizē Finanšu izglītības biedrība, kuras mērķis ir rūpēties par to, lai katram Latvijas iedzīvotājiem būtu zināšanas, prasmes un arī pārliecība par to, kā veidot savu ilgtermiņa finansiālo labklājību. Esmu Alina Zela, personīgo finanšu mentore un finanšu prātības izglītotāja, un naudas lietās man ir pastāvīgs viesis Vilhelms Karlsons. Sveika, Vilhelm! Sveika, Alīna! Nu, kā ir ar investēšanas soļiem? Vai kaut kur jau tuvāk tam, lai kļūtu par investoru, un lai es varētu arī tev pieteikt, kā investoru jau mēs esam kaut kur tuvāk? Es domāju, ka mēs esam finišu taisnē uz šo, un īstenībā es esmu ļoti tāds aizrautības pilns, excited par šo tieši epizodi, jo man liekas, ka te būtu, labi, iesim iekšā, bet man ir daudz ko teikt, jautāt par šo visu. Šīs dienas epizodi. Labi, ejam iekšā. Man īstenībā pašai arī personīgi būs interesanta šī epizode, jo es zinu, ka tu esi pasākumu vadītājs un improvizācijas teātra aktieris, un es varu minēt, ka tavi ienākumi ir neregulāri un viņus svērstās no mēneša uz mēnesi. Jā, un šodienas mūsu tēma ir tāda, ka mēs runāsim par to, kur tad ņemt naudu investīcijām, un mēs runāsim šodien par budžetu un par personīgajām finansēm. Un kāpēc es teicu, ka man pašai būs personīgi arī ir interesanti, jo budžeti ar neregulāriem ienākumiem ir priekš katra personīgo finanšu mentora tāds, es negribās pateikt izaicinājuma moments, bet tas ir tāds foršs lauciņš, kurā var, tā kā uzkačāt savas prasmes. Un tā kā es šodien mācīšos līdzi ar tevi, jo meklēšu arī nevis iespējas, bet meklēšu arī kaut kāds ieteikums un padomus, ko var iedot tev, lai varētu pārvaldīt savas finanses tā, lai arī atrastu naudu investīcijām, un arī, protams, šī informācija būs noderīga arī klausītājiem, neatkarīgi no tā, vai ienākumi ir regulāri vai neregulāri. Mans pirmais jautājums ir tev, kā tu raksturo savu finanšu pārvaldīšanu uz doto brīdi? Godīgi, es esmu... Godīgi? Tad nemelošu. Es esmu nedaudz pat varbūt lepns par to, kā es esmu pēdējos kaut kādus gadus nomenedžējis savas finanses. Jo kā pasākumu vadītājiem, iestājoties Covidam, baigi vienā brīdī ar nāzi tika nogrieztas liela daļa kaut kādu pasākumu. Pēkšņi parādījās kaut kas, varbūt kaut kādiem uzņēmumiem bija tur pasākumi online, tiešsaistē vēl kaut kā, bet tas, katrā ziņā bija ļoti ievērojami samazinājies darba apjoms. Līdz ar to, skatoties, ka ienākumi ir daudz mazāk un kaut kā ir, tā teikt, jānomenedžē, kur aiziet nauda kam, es izdarīju tādu vienkāršu lietu, ka es paņēmu un uztaisīju Excel tabulu ar attiecīgi, šajā mēnesī man ienākumi ir tik un tik un tik no tādām un tādām tur vietām vai no tādiem un tādiem tur klientiem. Izdevumi man ir tur īre tik, komunālie tik, es nezinu, tur treniņos aiziet tik, vēl kaut kas, tur kaut kādi tur rēķini, tur, nezinu, tur internets, telefons, tādas lietas, un tad attiecīgi izdevumi, cik es tur, un es pierakstīju burtiski katru izdevumu, kas man ir tur. Aizgāju pēc kafijas, tik un tik tur, nezinu, pusdienās aizgāju tik un tik, kaut kādā izklaidē aizgāju tik un tik, un tā Excel tabula, es joprojām viņu taisu katru mēnesi, un man viņa ir lēnām tā kā pilnveidojusies ik pēc kaut kāda mēneša, kaut kāda lieta vairāk tur pienāk, vai, teiksim, nezinu, tur sākoties karam Ukrainā, es esmu atvēlējis tur tik un tik naudas mēnesī ziedojumiem, vai tik un tik to, un to visu regulēju un sekoju līdzi, tā kā
Es esmu kaut kādā mērā ļoti, ļoti priecīgs par to, kā man ir izveidojusies šī sistēma. Es tagad klausos, un īstenībā daudziem tieši Covid laiks ir bijis tāds atspēriena moments padomāt par savām finansēm, jo man liekas, ka katra cilvēka neatkarīgi no tā, vai viņš vadīja pasākumus un darbojās klātienē, protams, šos cilvēkus tas ietekmē visvairāk, bet kopumā vispār katru uzņēmēju darbību Covid ir ietekmējis, un attiecīgi arī katru darbinieku, jeb cilvēku, kurš pelna naudu, tas arī ir ietekmējis. Un Covid arī lika cilvēkiem atskatīties arī uz drošības pilvena esamību, ka viņam tiešām ir jābūt, jo var gadīties viss kas. Turklāt tas arī nav atkarīgs no mums. Klausoties tevi, Klau Vilhelm, man liekas tāds parauga demonstrējums. Tev ir Excelis. Tu pierakstīji visu, kā tu minēji sākotnē. Tagad laikam jau situācija nedaudz mainījusies, vai tu joprojām pieraksti visu? Godīgi, es cenšos atkārtošos ar to godīgi. Es centīšos visu laiku būt godīgs šajā, bet es cenšos joprojām pierakstīt visu. Man liekas, ka es kaut kādā veidā par spīti tam, ka varbūt tā situācija ir daudz stabilāka, es kaut kā negribu pazaudēt to līdz galam, jo tas neprasa tik daudz laika. Aha. Nu, zin kā, īstenībā, ja mēs runājam par uzskaites sistēmu un savu tēriņu uzskaitīšanu, ka daudzi cilvēki šo skipo, jo viņi kā reiz uzskata, ka tas ir laika ietilpīgi un turklāt vajag arī visu laiku atcerēties, kam tu esi iztērējis naudu. Bet varbūt pastāsti, ko tu izmanto, lai varētu izsekot līdzi ikdienā, kam tu tērē naudu. Jo, ja mēs braucam uz darbu, pēc tam mēs ieejam kaut kādā kafejnīcā vai tiekamies ar draugiem vai aizvedam bērnu uz kādu pulciņu, tad mums ikdienā ļoti daudz dažādi tēriņi un diezgan grūti viņus piefiksēt galvā, tā lai vakarā apsēstos un ierakstītu Excelī. Bet ko tu izmanto, lai varētu šos tēriņus uzskaitīt un neaizmirst par viņiem? Un varbūt cik bieži tu to veic? Vai tu dari katru dienu vai reiz nedēļā? Pirmkārt, man liekas, iepērkoties ar karti vai ar kaut kādu, es nezinu, aplikāciju, bankas aplikāciju, tas paliek telefonā, līdz ar to tas saglabājās kā tikos un tikos Vilhelms ir nopircis bulciņu tajā un tajā vietā par tik un tik. Tas viss saglabājās. Līdz ar to man nav pat jāatcerās tas atmiņā, un es kādā brīdī, kad es piesēžos, teiksim, pie datora vai kur, es varu apsēsties un, teiksim, par, nezinu, iepriekšējām pāris dienām ierakstīt attiecīgajās vietās, kur es ko esmu iztērējis. Tas ir viens. Otrs, man patīk iet uz tirgu. Tirgu pārsvarā viss notiekās skaidrā naudā. Viņi gan dod čekus, nav tā, ka tas ir nelegāli, bet tās cenas pārsvarā, ne cenas, bet visi norēķini pārsvarā ir skaidrā naudā. Tad es vienkārši atveru kaut kādus savus pierakstu kladi telefonā, kaut kādus tur Google Notes vai kaut ko tādu, Google Keep, man liekas, saucās, un vienkārši ierakstu ciparus. 11 tur plus kaut kas. Vienkārši skaitu brutāli ciparus un arī dienas beigās tur pierakstu, ka tirgu iztērēts tik un tik. Oi, nu forši, man pilnībā vispār prieks klausīties, un es, man liekas, ļoti apzinīgi šajā jautājumā tieši tēriņu uzskaitē, ka tu gan regulāri pārbaudi savu bankas kontu, kur tu esi ko iztērējis, un pieraksti to arī Excelī un apkopo šos datus, un arī skaidrs naudas patēriņu to arī savu piefiksē. Mēs īstenībā ģimenē ar skaidru naudu rīkojamies ļoti līdzīgi. Tajā brīdī, kad mēs izņemam skaidru naudu, mēs sev nozīmējam arī, ja telefonā ierakstam sev kādu summu, kur mēs izņēmām, ka, piemēram, tas ir dāvana, 50 eiro mēs izņēmām, samaksāt par ekskursiju 30 eiro, un tad vienkārši mēneša beigās es atveru vaļā savu telefonā šo pierakstus un ielieku arī Excelī. Es pat arī izmantoju Exceli un ielieku šos datus par skaidro naudu iekšā Excelī. Tā, par tēriņiem man ir skaidrs. Uzskaiti tu veids. Nākamais man jautājums, kāds tev ir? Vai tu zini savu obligāto izmaksu apmēru? Cik tev katru mēnesi obligāti ir jāsamaksā par visa veida rēķiniem? Es uzreiz varbūt paskaidrošu tev, obligātās izmaksas ir tas, no kā mēs nevaram atteikties. Un gadījumā, ja mēs atsakamies, tas uzreiz ietekmē mūsu ikdienu. Tad, piemēram, mēs atsakamies iepildīt auto, mums ir jāmaina transports, lai tiktu uz darbu. Jābrauc ar sabiedrisko, automātiski mums jāiet agrāk ārā no mājas, mēs esam piesaistīti transporta saraksta laikiem, tad uzreiz ikdiena ir pamainījusies. Vai, piemēram, mēs atslēdzām sev telekomunikācijas rēķinu, tad viss mums nav tur internets, nav TV, tad arī uzreiz pamainījās mūsu ikdiena. Jā, tas man ir tajā pašā Excelī. Man ir 3 lielas grupas tur. Viena ir izdevumi,
vai precīzāk rēķini, kuros ietilpst visas šīs obligātās izmaksas, tad ir ienākumi, kur ietilpst visa naudas ieskaite, un tad ir izdevumi, zem kā ir viss, kur es tērēju, kas ir ārpus šiem obligātajiem, kas ir tur pārtika, izklaide, saimniecība, kaut kādi tur taksis, bolts, skūteri, kaut kas tāds. Tā, šis tev iet obligātajās izmaksās, vai šis tev iet ārpus obligātām izmaksām? Kuri? Ko tu minēji tagad, izklaide, bolts, taksis? Tas iet ārpus obligātajām. Tas un tu pārtiku skaiti ārpus obligātām izmaksām? Jā, tādā ziņā, jā, ja es nepirktu pārtiku, neēstu, man dzīve tas ietekmētu, bet to es kaut kā, to es sāku skaitīt ārpus. Tāpēc, ka man liekas, ka tā ir tāda, pie rēķiniem es lieku kaut kādas kas tev jāsamaksā obligāti. Kas ir jāsamaksā obligāti, pie tam, kas ir tādas diezgan, gandrīz vai akmenī kaltas. Teiksim, telefona rēķins man ir fiksēts, interneta rēķins man ir fiksēts, īre fiksēta, komunālie bišķiņi fluktujē mainās tur, bet tās ir tādas vairāk vai mazāk zināmos aprēķinos. Pārtikā reizēm tiek iztērēts vairāk, reizēm mazāk, pietiekami tā gandrīz vai neparedzami. Es varu jautāt, vai tu dzīvo viens? Nedzīvoju viens, nē. Vai tev ir bērni? Nē, cik es zinu. Zini kā, jo, skaties, man pārtika ir obligātās izmaksas. Un kāpēc man ir pārtika obligātās izmaksas? Jo man ir 2 bērni, un viņiem ir konkrēts uzturs. Nav tā, ka viņiem kaut kāds uzturs ir jāievēro, bet viņi ir pieraduši pie, tur, labi, brokastu pusdienas viņiem ir bērndārzā skolā, bet viņi ir pieraduši pie tāda pārtikas grafika. Ja? Un attiecīgi mums pārtika ir pie obligātām izmaksām. Tiklīdz mēs sāksim vienu dienu vairāk, citu dienu mazāk, tā tas uzreiz ietekmēs gan pārtikas budžetu, gan arī to, kādi produkti mums mājās ir. Un ja mēs runājam arī par investīcijām, un ja mēs sākam arī par pārtikas budžetu, manā ģimenē tieši pārtikas budžets un pārtikas iegādes sistēma ir ļāvusi atbrīvot 200 eiro katru mēnesi, kurus mēs veltījām investīcijām. Jo pirms brīža mans vispār personīgo finanšu stāsts ir sācies ar finanšu krīzi, mēs zaudējam ienākumus. Pirms tā, kad mēs zaudējam ienākumus, mēs tērējam pārtikai katru mēnesi summu, kuru mēs neskaitījām līdzi. Vienkārši gājām uz veikalu, ko gribējām, un to pirkām. Bet pēc tam es sāku veidot sarakstu ar pārtikas produktiem, ar maltītēm, ko gatavošu nedēļas laikā, un mēs sākam iepirkties tikai pēc saraksta un atbilstoši tām maltītēm, ko es gatavošu nedēļas laikā. Un tas mums ļāva samazināt par 200 eiro mūsu pārtikas budžetu. Un šis arī tāds interesants moments saistībā ar investīcijām, jo cilvēkiem pastāv uzskats, ka investīcijām ir nepieciešami lieli līdzekļi, un kā investīcijas ir priekš turīgiem cilvēkiem, priekš tiem, kam ir brīvā nauda un viņi var ar viņu rīkoties. Bet manas ģimenes pieredze parādīja to, ka brīvos līdzekļus mēs varam arī apzināti atbrīvot no savu budžeta, ja mēs pastrādājam ar kādu no izmaksu kategorijām, un īstenībā pārtikas budžets ir viena no tām izmaksu kategorijām, kuru ir salīdzinoši grūti ikdienā uzskaitīt, jo tas ir mazas summas, salīdzinoši daudz, un mūsu prāts nespēja ieraudzīt. Pat es domāju, ka tu arī piekritīsi tam un sevi esi noķers pie tās domas, ka es it kā neko daudz nepaņēmu, ja, bet pie kasas 50 eiro samaksāju. Sakrājās, jā. Jā, tas mazās summas sakrājās, un tajā brīdī, kad mēs to visu liekam tajā savā grozā, ja, kad mūsu prāts nespēja tās visas mazās summas salikt tajā vienā lielā gabalā. Un no nedēļas uz nedēļu, no mēneša uz mēneša izveidojas ievērojama naudas summa. Un es īstenībā tevi aicinātu paskatīties uz to pārtikas budžetu. Jā, tu minēji, ka tu uzskaiti līdzi, bet paskatīties tās robežas, kā tev ir no mēneša uz mēneša atšķiras, un varbūt ir iespēja kaut kādu vidējo sasniegt un atbrīvot naudu no pārtikas budžeta, lai virzītu naudu investīcijām. Un, jo pārtikas budžets ir tas, kur, kā es vienmēr saku, tur ir potenciāls. Un ja mēs plānojam maltītes, ja mēs veidojam pirkumu sārakstus, ko nozīmē plānot maltītes, ka mēs pērkam tik daudz, ko mums nav jāmet ārā. Vispār tas lielais signāls par pārtikas budžetu, ka mēs pērkam pārāk daudz, ir tas, ja mēs regulāri metam ārā pārtiku. Un tas nozīmē, ka mēs nespējam apēst.
Ja, un tas sabojājums mums jāmet ārā. Bet, ja ievērot maltīšu plānošanu, ja ievērot iepirkties pēc sarakstām, ja ievērot iepirkties konkrētajos laikos, nevis staigāt katru dienu uz veikalu, bet samazināt šos te reizes, kad cik bieži mēs ejam uz veikalu, tad var līdz 30% no pārtikas budžeta atbrīvot. Un šo naudu attiecīgi var virzīt uzkrājumiem. Jā, es tev pilnībā piekrītu. Gan par kaut kādu saraksti un kaut kādā veidā kopumā sistematizēt tos izdevumus, man liekas, ir viena no tādām lielākajām, kaut kādām atslēgām. Es nākot uz šejieni vēl, es tieši domāju, gatavojoties šai tieši epizodēm, bija tāds, paklausīšos pirmo kaut kādu ieteikumu, kā ietaupīt vai kā sakrāt tādu un tādu naudu. Sākumā es meklēju Spotify, godīgi es neatradu neko sakarīgi. Tur, tie visi bija tādi kaut kādi bišķiņi aizdomīgi podkāsti. Tad es atradu vienu YouTube video, kaut kādu, man liekas, pusstundu garumā par to, kā tur vienkārši elementāri sakrāt tur 10,000 vai ko. Un būtībā lielākā daļa no šiem ieteikumiem reducējās uz to, pirmkārt, sistematizē lietas, saproti, kur tev vispār iziet kaut kāda nauda, un otrs ir kaut kādas, tā teikt, pirmkārt spontānās izmaksas, un otrs ir kaut kādas, varbūt, slinkās izmaksas, kur tā vietā, lai uztaisītu maltīti mājās pats, tur pasūti kebabu vai kaut ko tādu, tāpēc, ka vienkārši ir slinkums, kas ir saprotams, cilvēkiem ir slinkums, bet tad tu iztērē tajā pašā maltītē tik daudz, par kaut kādiem procentiem, varbūt par tiem pašiem 30% vairāk. Un tā tas vairāku mēnešu laikā saukumulējās. Jā, sākumulējās, un tad minēja slinkuma izmaksas. Zini, kas man pirmais ienāca prātā šajā, tad, kad tu pateici slinkuma izmaksas, ir tad, kad mums ir slinkums atslēgt abonementu, kuru mēs nelietojam. Jā. Jā, tas arī var būt tāda finanšu higiēna. Viņu var nosaukt, ka regulāri iziet cauri visiem abonementiem, ko mēs kaut ko abonējam. Tas var būt kaut kāds digitālais saturs, varbūt tur Spotify, Netflix, kā piemērs. Tāpat arī sporta zāle, kur mēs iesim uz sporta zāli un no mēneša uz mēnesi mēs turien neejam. Tad arī tāda finanšu higiēna piekopt un paskatīties, kas ir tas, kas pieslēgts un atslēgt. Jo arī no mēneša uz mēnesi, no gada uz gada šī summa sakrājās. Un šī arī tā summa, ko var virzīt investīcijām. Un es īstenībā vispār attiecībā uz tēriņiem pieeju no investēšanas domāšanas. Tajā brīdī, tu arī pieminēji par to spontāniem pirkumiem, piemēram, vai impulsīviem pirkumiem. Es tajā brīdī, kad man ir kaut kāds spontāns, es ieraudzīju, forša lieta, forša atlaide, baigi labā. Kā priekš manis domāt? Viņi reāli risina manu problēmu. Un tas tāds spontānais moments, ka man gribās. Bet nākamais, es vienmēr ieslēdzu to investēšanas domāšanu. Ja es tagad iztērēju, tad nosacīt, es apglabāju savu naudu mājā šajā priekšmetā. Bet ja šo naudu investētu, kāds varētu būt ienesīgums? Un tad uzreiz, negribu apglabāt, es gribu investēt. Un tas arī man palīdz šos te spontānus impulsīvus pirkumus arī noturēt. Ka es tā kā hopšu un ieslēdzu šo investēšanas domāšanu, bet tas nāk arī ar laiku. Tas nav tā, ka es uzreiz kā sāku investēt, uzreiz sāku domāt, ka investors. Nē, man bija vajadzīgs laiks, lai arī saprastu, ka visa tā nauda, ko es neiztērēju, ka tā visa tā nauda man ļauj veidot savu labklājību ilgtermiņā priekš nākotnes. To, ko es neiztērēju tagadnē, es varu to visu investēt un saglabāt priekš nākotnes paudas. Un kāpēc es tev jautāju, vai tu zini savas obligātās izmaksas? Jo jāinvestē ir brīvie līdzekļi. Lai varētu saprast, kādi ir mani brīvie līdzekļi, ir jāzina savas obligātās izmaksas. Matemātika ļoti vienkārša. Mums ir ienākuma apmērs. Pie neregulāriem ienākumiem skatās gada griezumā, un vidējos ienākumus mēnesī pie neregulāriem. Un kaut gan arī pie regulāriem arī es vienmēr iesaku skatīties uz saviem ienākumiem gada griezumā. Es varbūt to vēl nokomentēšu, bet uz ienākumiem skatīties gada griezumā. Un ja mēs zinām savas obligātās izmaksas, tad mēs varam no ienākumiem atņemt obligātās izmaksas, un tas izveidos brīvos
līdzekļus. Un nākamais, kad mēs esam sapratuši, kādi ir mūsu brīvie līdzekļi, mēs varam izvēlēties, vai šos brīvos līdzekļus mēs virzīsim tagadnes baudai, jā, kā tu minēji, izklaidē, taksis bolts, kaut kāds varbūt arī šī brīža tagadnes spontānie impulsīvie lēmumi, un mēs varam arī šos te brīvos līdzekļus sadalīt, lai mums ir nauda dzīves stilam šodien, un lai mums ir nauda dzīves stilam nākotnē. Jā, es piekrītu. Tas ir, jā. Bet, zin kā, nākotne vienmēr liekas tālāka. Bieži vien, tāpēc varbūt tas kaut kādas, kā saprast, vai, teiksim, tas spontānais pirkums, dažreiz viņš ir nepieciešams, vai ne sevi palutināt kaut kā. Kā izlemt? Vai cik bieži tev sanāk tas, ka tu nopērc kaut ko tāpēc, ka par spīti tam, ka tu zini, ka tas investējot, tas būtu prātīgāk, bet šoreiz, vai kas ir tev tas slieksnis, kam tev ir mentāli jāpārkāpja, lai tu paņemtu, teiksim, es nezinu, nopirktu foršu krūzīti? Jā, krūzīti forši es nenopirktu sev. Jā, mana krūzīte ir tīri tehniska lieta, no kuras ir jādzer un kur ir jāizmanto, nezinu, tur tējai vai ūdenim. Jā, es neesmu foršu krūzīšu pircējs, bet man ir citas lietas, jā, kur es zinu savus melnos caurumus budžetā, jā, kur man nauda var aizpaldēt, piemēram, sporta ekipējums vai sporta apģērbs. Tāpat arī dažāda veida hobija inventārs, grāmatas, tur man var nauda, tas ir mans melnais caurums, jā, tīpaši, ja es, piemēram, ieraugu, ka ir kaut kur atlaides, tā uzreiz kaut kas man tur sāka niezēt, ka man ļoti, ļoti vajag šo. Bet mana sistēma un mana personīga sistēma ir tāda, ka es sadalu savus ienākumus divās daļās. Un tā daļa, kas ir domāta priekš nākotnes, es viņu uzreiz nogriežu un uzreiz atlieku nost. Un es apzināti mēnešu ietvaros dzīvoju ar zemākiem ienākumiem, nekā man viņa reāli ir. Un visu savu budžetu ikdienā mēnešu ietvaros es ielieku iekšā tajos mazāko ienākumu tajā pārpalikumā. Un attiecīgi man nav tā, ka es zogu no nākotnes es. Es uzreiz parūpējos par nākotnes es. Un tad, kad man gribās viena tāda forša lieta, atlaides bija, ir un būs. Ja man kaut ko gribās tagad no tā, kas ir mana vērtība, jau, piemēram, uz doto brīdi es skatos uz burāšanas apģērbu. Jā, tagad ir tikai sezonas sākums un cenas ir dārgas, bet man gribās. Bet nākamais, es vienmēr sev pasaku to, ka man uz doto brīdi manā finanšu slodze šo nepacels. Jā, un tas ir kā mēs uz trenažeru zālējam. Mēs varam skatīties uz tiem 100 kilogramiem, bet mums nav kapacitāte, lai tos 100 kilogramus pacelt. Un tāpat arī skatos uz savām finansēm mēnešu ietveros, ka man šie tēriņi manā budžetā šomēnes neiedarās, jo pārāk liela finanšu slodze ir. Un es šo finanšu slodzi pārlieku uz citiem mēnešiem. Ja man rodas vajadzība spontāni, es viņu pārlieku uz citiem mēnešiem, jo, kā es minēju, labs piedāvājums, forša krūzīte, atlaides bija, ir tagad un būs arī nākotnē. Un var vienmēr nogaidīt, lai nepaceltu to finanšu slodzi pārāk lielu. Jo kas notiekās tajā brīdī, ja mēs tomēr speram šo soli un nopērkam to, ko tikko ieraudzījām, kas bija par super labu atlaidi, mēs uzreiz ieliekam lielāku slodzi finansēm savām, un mums sanāk, ka mums vajag menedžēt vai no rēķiniem, vai no kaut kādām citām izmaksām, vai no kaut kā jāatsakās, vai jāpagarina savus uzkrājuma periods, jā, bet mums uzreiz vajag menedžēt. Tas ir varbūt viens, kad mums gadās uzreiz spontāni impulsīva vēlme kaut ko iegādāties. Un tāpat arī, ja man ir višliste, man ir pirkuma sāraksts, man ir lietas, kas man ir vajadzīgas manai ģimenei sezonāli, ņemot vērā mūsu ikdienu, un man ir arī manas vēlmes, kas ir tās, ko es vēlos, lai man ir. Un es arī, salieku šo te finanšu slodzi uz priekšu, tad es saprotu, kāds ir tas izmaksu apmērs, kas man sagaida, ja šo pirkumu izvēlēšos, un saplānoju to slodzi pa mēnešiem uz priekšu, un vienkārši regulāri atlieku nelielu naudas summu,
lai varētu šo pirkumu veikt. Un tas īstenībā nav tikai par pirkumiem, tas ir arī par visa veida tēriņiem, kas nav no mēneša uz mēnesi. Piemēram, apģērbs. Lielais gada budžets apģērbam, tad es viņu arī nevis spontāni eju un pērku, ko vajag, bet es ieplānoju, man uz ģimeni ir nepieciešami 600 eiro apģērbam gadā. Tas ir man, vīram un 2 bērniem, lai varētu sapirkt. Un es vienkārši šo naudu summu saplānoju pa mēnešiem un regulāri katru mēnesi uzkrāju, lai man būtu šie 600 eiro kā budžets apģērbam. Un tas varbūt arī atbild uz tavu jautājumu, ko es daru. Es līdzsvaroju finanšu slodzi. Kā tu nonāci pie tiem 600 eiro? Vai tas ir kaut kas, ko tu esi cauri gadiem empīriski vienkārši pieredzējusi, ka pēram tik un tik iziet, līdz ar to tā ir arī tā summa, ko es nolieku? Un kā tu šo summu adaptē, ejot, teiksim, mēnešiem uz priekšu? Ir, teiksim, arī ir inflācija, vai tu inflācijai pielāgo šos, teiksim, 600 eiro? Kā tu ar to rēķinies? Jā, ir 2 momenti. Pirmais moments, šie 600 eiro izriet no tā, kāda summa man ir vajadzīga nākotnē un kāda summa man ir vajadzīga kaut kādiem citiem tēriņiem. Jo, ja es šo summu palielināšu, tad man vajadzēs vai nu no nākotnes uzkrājumiem paņemt nost, vai nu no kaut kā cita jāatsakās. Vai nu jādomā par jaunu ienākumu vienību, ja, un attiecīgi man būs nepieciešams laiks, resurss, kur ieguldīt, lai pacelt ienākumus augstāk. Tā kā pirmais, šie 600 eiro izriet no tā, kāda ir mūsu summa priekš nākotnes. Tas ir pirmais. Otrs, šie arī ir mana sistēma. Es pērku apģērbu pēc skaita. Un man katram apģērbam ir savs limits, ko es nosaku, ka ne vairāk kā. Šī žaketa maksā 30 eiro. Ja, un es nepērku žaketes, kuras ir dārgākas par 30 eiro, piemēram. Tāpat arī bērniem apģērbus es pērku pēc skaita, cik man ir nepieciešams bikses, šorti, krekli garām piedruknēm, īsām piedruknēm, un arī es skatos limitu, zem kuras summas es iepērkos. Un tā ir tā sistēma, ka es pērku gabalos pēc skaita un zem konkrētas summas. Es iepērkos tiešsaistē un tā arī vienkārši filtrē pēc konkrētas summas. Jā, tā kā sākot no 0 līdz maksimumam, konkrētām apģērbu kategorijām un vienkārši pērku sev pēc skaita. Vai, labi, ka tu pieminēji tiešsaisti, vai tavuprāt tiešsaistē pērkot, vai tas būtu apģērbs, vai tā būtu pārtika vai kas, vai tas ir ilgtermiņā kaut kā izdevīgāk un kāpēc, nekā ejot personā? Zini, kā man grūti būtu pateikt izdevīgāk, lai varētu viņu tādu lielāku sabiedrību loku to attiecināt izdevīgāk. Man liekas, ir plusi gan vienā, gan otrā gadījumā. Pērkot klātienē, ir plusi, ka tu vari apskatīties audumu uzreiz, jā, ka tu vari varbūt tur birku izlasīt uzreiz sastāvu. Dažreiz ir gadās tā, ka tev tiešsaistē šķiet, ka tas ir viens materiāls un reāli pēc tam, kad atnāk, tas ir cits. Arī iepērkoties klātienē ir arī savi izdevīgumi un varbūt vairāk jāskatās, kas ir tas, kas cilvēkam ir svarīgi. Kāpēc es iepērkos tiešsaistē, ja tas man aizņem krietni mazāk laika nekā doties klātienē uz veikalu pirkt, tas ir viens. Un otrs, es vienmēr pērku vairāk nekā man reāli vajag, un tad es pielaikoju, apskatos ar to, kas man mājās jau ir, veidoju to kapsuļu garderobu, un tas, kas nav vajadzīgs, es sūtu projām. Un man ir jāveltā pāris vakari, lai es varētu piemeklēt šīs drēbes sev, apskatīties arī vīra garderobi, un jo citādāk man būtu jāiet kopā ar koferiem uz veikalu klātienē, un tur jāskatās. Jo es piekopju ļoti minimalistisku garderobi un kapsuļu veidīgo, ka es varu kombinēt visas drēbes savā starpā. Tā kā nevar pateikt, kas ir izdevīgāks, bet drīzāk ir tas, kas cilvēkam ir svarīgi, kas ir tas, ko viņš grib sasniegt, iepērkoties klātienē vai iepērkoties tiešsaistē. Okay. Ja mēs varam bišķiņi aiziet tālāk no šīs tēmas. Proti, man liekas, mēs ļoti veiksmīgi esam izrunājuši par to, kā var dažādos veidos ietaupīt pie nosacīti vidējiem ienākumiem kaut kādiem, kas ir tur, samazinot kaut kādas impulsīvās izmaksas, vēl kaut ko. Man liekas, liela daļa arī tas
tas raidījums, ko es skatījos, vai tas video, ko es skatījos nākot uz šejieni, arī ieteica, ejiet mazāk uz restorāniem, vai tur, nezinu, tur nebrauciet ar taksi visur, vai tur gatavojiet kafiju mājās, nevis paņemiet tur 5 kofīnus dienā. Kas visas, man liekas, ir tādas, tie visi ir ieteikumi, kas noteikti strādā, bet gadījumā, ja tu jau pelni vidēji vai ar virsvidējiem ienākumiem. Man liekas, ka grūtāk un tajā pašā laikā nepieciešamāk ir atrast veidus, kā ietaupīt gadījumā, ja tu jau īsti nevari atļauties iet uz restorāniem. Gadījumā, ja taksis ir ekstra izmaksa. Vai tev ir kaut kādi, es nezinu, padomi, ieteikumi cilvēkiem, kā ietaupīt gadījumā, ja sanāk dzīvot gandrīz vai no algas līdz algai? Jā, mēs 5 mēnešus dzīvojam ar minimālo algu. Tā kā, ja mēs saskaitītu tos ienākumus, kas mums bija, mēs zaudējam 60% no ienākumiem, un tas, kas mums palika, ir 2 minimālās algas. Tā kā, ja iedomāties, ja es un vīrs strādātu, tad mēs abi 2 pelnījām minimālo algu. Mēs šodien nodzīvojām 5 mēnešus, bet kas ir jāsaprot? Ir jāsaprot, ka dzīvot no algas līdz algai nav veselīgas finanses. Tā kā, ja mēs skatāmies uz mūsu finansējumu, un varbūt, ja mēs salīdzinām mūsu finanšu veselību ar mūsu fizisko veselību, ķermeņa veselību, tad, piemēram, ja mums sāp kāja vai sāp celis, tas sagādā mums grūtības iet, mums jādodas pie ārsta un jāmeklē ir risinājums, jāmeklē ir iemesls un jāsāk ārstēties. Un tāpat ir arī ar finansēm, ja mēs dzīvojam no algas līdz algai, tas mums ir zvaniņš tam, ka mums ir jāmaina lietas, jo tas nav veselīgi. Tas nav veselīgi ilgtermiņā. Ja mēs dzīvojam no algas līdz algai, ir tā, ka mēs ilgtermiņā nevaram veidot uzkrājumus, mēs arī regulāri atrodamies stresā, mēs atrodamies tādā finanšu stresā, mums var rasties finanšu izdegšana, mums nav iespējas padomāt. Tad sanāk, ka mēs tādā tuneļa redzē iedzīvojamies, ka mēs redzam tikai to problēmu, ka mēs dzīvojam no algas līdz algai, un mums arī grūtāk redzēt kaut kādas potenciālas iespējas, kā mēs varam no šīs situācijas iziet ārā. Un ilgtermiņā šis neveselīgs finanšu apstākļus, finanšu situācija neveselīga, viņa var ļoti, ļoti ietekmēt mūsu arī dzīves kvalitāti. Līdzīgi kā arī tas sāpošais celis, viņš labi sāp mums šodien, sāp mums rīt, sāp pēc nedēļas nedaudz vairāk, pēc mēneša vēl vairāk, pēc gada, jo viņš jau sāp tā, ka mēs nevaram paiet. Un atkal it kā tas tikai celis, kurš sāp, bet ilgtermiņā atkal tas var sagādāt liels sekas, var rasties liels sekas. Lūk tā, ja mēs dzīvojam no algas līdz algai, protams, man ārkārtīgi par šo sāpes sirds, ir cilvēki, kuriem ir ierobežots iespējas fiziskas, mentālas, domāt par ienākumu palielināšanu, un tad tur ir jāmeklē atbalsts no valsts, kāds ir. Tad ir jāgriežās pie atbilstošām iestādēm un ir jāmeklē iespējas, kāds ir tas atbalsts, uz ko viņi var pretendēt. Bet, ja fiziskas iespējas, mentālās iespējas ir, tad 2 momenti, kas ir personīgajās finansēs gadījumā, ja mēs dzīvojam no algas līdz algai. Pirmais moments ir domāt par iespēju ienākumus palielināt. Un ir jāsaprot, ka personīgajās finansēs mēs nedzīvojam tikai un vienīgi ar domu kaut ko ietaupīt un optimizēt izmaksas un tērēt mazāk. Nē, personīgajās finansēs ir vienlīdz svarīgi ienākumu apmērs un izmaksu apmērs. Un šeit bišķiņ arī no investēšanas skatu punkta mums jāieslēdz uzņēmēja darbības domāšanas veids, kā uzņēmēja darbība domā. Nopelnīt naudu ir viens, bet nākamais ir arī optimizēt izmaksas, lai izveidotos lielāka peļņa. Personīgajās finansēs tā saucas delta, jeb tie brīvie līdzekļi, par kuriem mēs runājam, kurus mēs varam investēt. Tad ir jādomā vai nu par ienākumu palielināšanu, un šeit mums ir jādomā, kas ir tas, ko es zinu, ko es varu piedāvāt citiem, kas ir tas, ko es protu, kāds prasmes, ko es varu piedāvāt citiem, kas ir tas, kas man pieder, ko es varu realizēt. Tas ir viens ienākumu vienību palielināšana. Tas prasa laiku, tas prasa resursu, tas prasa iesaisti, bet
kā es minēju, tas ir kā došanās pie ārsta un regulāra vingrošana pie sāpoša ceļa. Tas ir tas, kas ir jādara, lai iziet ārā no šīm neveselīgi finanšu situācijas. Tas ir viens, un otrs ir optimizēt izmaksas, bet ja izmaksas mēs optimizēt varam tikai tik, cik reāli varam. Piemēram, manā gadījumā mēs optimizējām visu, ko varējām. Mēs tajā visā laika posmā negājām izklaidēties, mēs negājām nekur, kur būtu jāmaksā ieejas maksa, mēs neēdām nekādā ne kafejnīcā, ne restorānā, mēs neizmantojam nekāds ne takšus, mēs nesūtījām ēst, mēs uz dzimšanas dienām gājām pie draugiem ar pašceptām kūkām un pašceptiem cepumiem. Mēs atteicamies no bērnu dārza, jo par viņu arī bija jāmaksā, un bērns palika mājās. Kas bija tas, ko mēs atstājām? Mēs atstājām hipotekāro kredītu, komunālos rēķinus, vīra izglītības maksu, jo tas bija mūsu prioritāte, jo vīrs mainīja profesiju. Mēs atstājām pārtiku, telekomunikācijas rēķinus, degvielu, autotransportam, veselības izmaksas, higienas preces, kas attiecās uz bērniem, jo bērns bija maziņš. Viss pārējais mums nebija. Lai varētu būt virs ūdens, virsmas, mēs tajā brīdī konkrētajā arī sākām diezgan daudzas mantas no mājas izpārdot. Andelēt. Un caur šo te andelēšanu mums bija iespēja pirkt jaunas drēbes bērniem, kas arī tajā laika posmā auga. Man bija jaunākajam tobrīd 5 mēneši. Bet šīs te izmaksas mēs varam optimizēt tikai līdz zināmam līmenim. Jā, jo komunālī hipoteka, pārtika, tas viss paliek. Mēs tur nevaram atteikties no tā pilnībā. Bet ienākumiem robežu nav. Mēs ienākumus varam kāpināt. Bet atkal ir jāsaprot, ka tas nozīmē veidot jaunu ienākumu vienību. Tas nozīmē pieteikt sevi tirgū, pieteikt sevi sabiedrībai, meklēt iespējas. Un pie situācijas no algas līdz algai ir jāstrādā gan ar izmaksu optimizēšanu, gan arī ar ienākumu palielināšanu. Turklāt tādā izmaksu optimizēšanā, kādā nodzīvojām mēs, nevar dzīvot ilgtermiņā. Jo ilgtermiņā mums personīgajās finansēs ir jābūt arī kaifam, ir jābūt arī fun money, ir jābūt arī tas, ka mēs emocionāli saprotam, kāpēc mēs katru dienu ejam uz darbu un pelnam naudu, lai mēs varētu arī savas emocijas pabarot. Un tāda varbūt strikta optimizēšana, viņa der tikai krīzes situācijās, kad vajag izdzīvot un tikai īstermiņā. Bet, lai varētu šo te finanšu veselību ilgtermiņā uzturēt un lai varētu rast arī līdzekļus, lai investētu, tad mums ir jāstrādā ar ienākumu palielināšanu. Jā, es piekrītu ļoti par to pēdējo punktu, ka ir nepieciešams, tu nevari ieslēgt tādu mūžīgu robota režīmu. Tādu konkrētu tikai tur katru dienu rīsi un neiet nekur ārpus darba. Tas ir, tas nav nekādā veidā ilgtermiņa risinājums. Tā kā varbūt, cik jūs atvēlat kaut kādu, jums ir specifisks izklaides budžets vai kaut kas tāds? Jā, mums ir specifisks izklaides budžets, bet zini kā, varbūt es arī gribu varbūt nedaudz par to investēšanas tēmu un par tiem brīviem līdzekļiem. Investīcijās investori mēdz teikt, tas, kas nav iztērēts, tas ir nopelnīts. Un šo investori skatās no komisijām. Tā kā tas komisijas maksas, kas nav samaksātas, šis ir nopelnīts. Jo komisijas maksas noved ienesīgumu. Tad, piemēram, ja ienesīgums ir, teiksim, tur 6%, komisijas maksa ir 1%, tad reāli ienesīgums ir 5%. Un tad šo te domāšanas veidu, ko investors attiecina uz komisijas maksām, visu, ko nesamaksāja, nopelnīja. Ilgtermiņā mūsu deltai ir jāaug. Tad būtībā saistībām ir jāsamazinās, aktīviem ir jāpieaug. Un visu to, ko es nesamaksāju, es nopelnīju. Un saistībā ar izklaides budžetu šeit ir svarīgi saprast, kāds ir manas kā individa vai manas kā ģimenes vērtības
uz izklaidi, kas ir tas, kas man ārkārtīgi patīk, kas ir tas, kas man sagādā milzu gandarījumu, milzu prieku, un savās izklaižu izmaksās koncentrēties vairāk uz to, kas ir mega forši priecīgs, kur es pēc tam jūtos uzlādēts. Piemēram, kādam tas var būt došanās uz koncertu ārzemēs, ja? Un pēc tam tas cilvēks vēl 3 mēnešus staigā eiforijā, ka viņš to ir piedzīvojis. Un tādēļ ir vērts atteikties no daudzām ātrajām izklaidēm mēneša ietveros, lai uzkrātu šo summu X un dotos uz to koncertu. Un izklaidēs vispār tas varbūt svarīgi ir censties samazināt izmaksas par izklaidēm, kas nesagadā baudu. Man zini, kā tu aizgāji, un tam domāju, varēja arī neiet. Ja? Samazināt šādas izmaksas un palielināt to izmaksu skaitu, kas sagādā milzīgi gandarījumu. Mūsu izklaides budžets ir 100 eiro mēnesī, bet vasaras periodā mēs ceļam augšā līdz 300. Jo mēs esam ļoti aktīva ģimene un ziemas periodā ko mēs iekļaujam tur iekšā starp citu? Mēs, piemēram, ar vīru spēlējam volejbolu. Ja, un volejbola īres laukumu mēs iekļaujam šajās izklaides budžetā. Mēs ar bērniem, mums ir vienreiz mēnesī bērni izvēlas uz kādu no kafejnīcām, mēs dodamies kā ģimeni visu kopējais. Tas arī mums ir iekšā izklaides budžetā. Tas, kas attiecas uz teātra, kino apmeklējumiem, tas arī mums ir iekšā izklaides budžetā. Bet vasaras periodā mēs plānojam arī kempingošanu, arī lielus izbraucienus ārpus Latvijas, blakus uz Latviju, Igauniju, arī brīvdienas pa Latviju pabraukāt. Un tad mēs ceļam izmaksas, izklaides izmaksas līdz 300 eiro. Bet mēs netērējam naudu tur izklaides ziņā, mēs netērējam naudu tur, kas man nesagādā baudu. Un šeit ir ļoti svarīgi pilnībā sevi izrakstīt. Un man bija tāda lapiņa, kur mēs ar vīru rakstījām, kas ir tas, kā mēs redzam savas izklaides, kas ir tas, kas mums tiešām sagādā baudu. Un tad ir ļoti vienkārši atteikties no došanās uz spā kopā ar draudzenēm, jo man nesagādā baudu spā apmeklējums. Un es varu tā arī pateikt, ka man uz doto brīdi šīs izmaksas budžetā nav ieplānots. Ja, jo es zinu, ka tas ir forši, bet es labāk aizbraucu un volejbolu, piemēram, uzspēlēju. Sanāk, cita veida optimizācija. Tā optimizācija. Emocionāla optimizācija varbūt, vai kā to varētu nosaukt? Viņi iet cauri vērtībām. Viņi iet cauri tavām vērtībām un tas, kas sagādā tev konkrēti baudu. Un vispār personīgajās finansēs ļoti daudz, kas sākas ar ar to, kas tev ir svarīgi, ar to, ko tu gribi, ar to, ko tu vēlies. Un investīcijas jau arī tā pati investēšana, naudas investēšana ir sava nākotnes labā. Es bieži saku, ka mēs gribam vienmēr dzīvot labi. Vai ne? To taču arī grib dzīvot labi. Jā, pretēji katrā ziņā labprāt nē. Jā, dzīvot labi, bet mēs šo dzīvošanu labi ļoti bieži attiecinam uz tagadni. Jā, ka es gribu dzīvot labi tagad, bet nekas nemainīsies arī tad, kad mums būs 60, 70, 80 un varbūt pat 90 gadi. Mēs arī tad gribēsim dzīvot labi. Kaut kas mainīsies, gan jau. Bet es dzīvot saprotu labi. Jā, bet dzīvot labi tu jau gribēsi. Lūk, bet tas jautājums, ko es varu darīt ar savu naudu tagad, lai es varētu dzīvot labi, arī tad, kad man būs 60, 70 un 80, 90 gadi. Un tā ir tā īstenībā mana pieeja naudai, ka es tagadnes naudu vērtēju gan priekš tagadnes, gan priekš nākotnes. Es neskatos uz tagadnes naudu, ka šī nauda ir domāta šī brīža baudai vai šī brīža dzīves kvalitātei. Nē, es šo naudu cenšos izstiekt pēc iespējas ilgākā laika periodā, lai man arī vecumdienās ir bauda. Un šeit mēs atgriežamies pie investīcijām. Kā mēs varam šo darīt, tas ir investējot. Jā, es piekrītu. Pilnībā. Jā, skaties, tad, ja mēs par personīgajām finansēm un par investīcijām, es minēju par šo te par brīviem līdzekļiem, bet labi, jā, mums ir ienākumi, mēs izskaidrojam, mums ir obligātās izmaksas, mēs paņēmam ienākumus, atskaitījām obligātās izmaksas, mums sanāca brīvie līdzekļi, bet mums ir arī jāizpilda tāds neliels mājas darbs, un šis mājas darbs ir uzkrājumu izveidošana. Tad tā labā
prakse pirms sākt investēt ir izveidot drošības spilvenu, jo ir jāinvestē brīvie līdzekļi, un nākamais ir arī jāpanāk tas, lai mums nevajadzētu uz sitiena šos brīvos līdzekļus izņemt no mūsu investēšanas portfolio. Un tāpēc man ir jautājums tev attiecībā uz drošības spilvenu un attiecībā uz uzkrājumiem, pa cik tu esi topošais investors. Vai tev jau ir kaut kas izveidots, vai tu domā par šo, vai tev tas ir nākotnes planā? Man ir kaut kāds drošības spilvens, jā. Es par to esmu arī vairāk krietni domājis kopš raidījuma, viena no sērijas par drošības spilvenu, kur mēs to minējām. Tas gan nav 3 mēnešu algu apmērā, tas līdz tam vēl man ir jānonāk, bet kaut kāds ir jā. Algu izmaksu, protams, var arī skatīties drošības spilvenu algu apmērā, bet parasti cilvēkiem ienākumi ir lielāki par, labi, nevienmēr, bet tomēr ienākumi ir lielāki par obligātām izmaksām. Un tāpēc, lai nav tur jāuzkrāj gadiem ilgi, tad var drošības spilvenu, tā kā iesaka drošības spilvenu mērot pēc izmaksu apmēra. Un atkal, piemēram, ja tas cilvēks ir gados jauns, ja viņam nav bērnu, nav cilvēku, kas no viņa finansiāli ir atkarīgi, piemēram, tur jaunāki brāļi māsas vai arī vecāki, nav vēl saistības, piemēram, tur hipotekārais kredīts, tur autolīzings, un arī profesija ir iegūta, un arī profesija nav nišēta, viņa ļoti labi kotējas tirgu, tad var sākt drošības spilvenu veidot arī ar 1 mēneša izmaksu apmēru. Viņš arī būtu arī 1 mēneša izmaksu apmērs. Jo nav kas ir atkarīgs, tas ir viens, un otrs gadījumā, ja kas, var diezgan ātri atrast jaunu darba vietu. Bet, piemēram, ja parādās jau bērni ģimenē, ja jau ir hipotekārais kredīts, autolīzings ir saistības, tad vajag šo drošības spilvenu izmaksu apmēru palielināt līdz 3 mēnešu izmaksu apmēram. Un atkal, piemēram, ja mēs kļūstam vecāki, ja mazinās mūsu konkurence darba tirgū, ja mums parādās vecāki, kurus vajag finansiāli uzturēt, tad mēs varam atkal šo drošības spilvenu palielināt līdz 6 mēnešu izmaksu apmēram. Un tā mēs varam arī loģiski saprast, cik liels mums drošības spilvens ir vajadzīgs. Bet drošības spilvens ir tāds, es teiktu, varbūt tāds pirmais riska mazināšanas moments, pirms mēs sākam investēt. Tad tev kaut kas jau ir. Kaut kas man ir. Kaut kas ir. Katrā ziņā pietiekami, lai varētu gulēt nosacīti droši saldā miegā naktī un neuztraukties par to, ka ja rītdien viss sabrūk, tad viss. Jā, labi, tagad atgriežamies pie brīviem līdzekļiem. Tad drošības spilvens tev ir, ienākumi tev ir skaidri, bet viņi nav regulāri, obligātās izmaksas tev ir skaidrs. Tad kā nākamais, vai tu esi domājis par to, cik lielu naudas summu no saviem brīviem līdzekļiem, varbūt procentos, tu gribētu veltīt investīcijām, ilgtermiņā uzkrājot? Es esmu vismaz prātā nolicis, un pagaidām tas pat diezgan labi strādā. Nolicis tādu stabilo nosacīti 10% no ienākumiem plus kaut kādus, nezinu, 40-50 eiro varbūt mēnesī neregulāri, bet arī investīcijas, kas ir vairāk tādas, ko es vismaz savā Excelī esmu ielicis kā tādas riskantākas izmaksas, teiksim, vai investīcijas, kas būtu, teiksim, kaut kādā tur vai viena veida akcijā, vai tur vienā kaut kādā, es nezinu, kaut kas varbūt kripto vai vēl kaut kur, kaut kādas tādas nosacīti trendīgās, nosacīti interesantās kaut kādas, kas ir nauda, par ko, sliktākajā gadījumā es viņu gandrīz vai varu norakstīt kā, labi,
Akal Tesla man apčakarēja. Jā, zini, tagad klausos personīgajās finansēs tāds fun money. Jā, tā kā fun money ir nauda, kuru mēs varam atvēlēt savu budžetā, kaut kādu procentu daļu, kas neietekmē mūsu obligātās izmaksas, neietekmē mūsu uzkrājumus, neietekmē mūsu dzīves stilu, bet šis te fun money tas, ka, iztērē. Jā, tā kā iztērē. Investīcijās es pati šo naudu saucu nevis fun money, bet es viņu saucu par education money, tā kā edu money. Ar tā doma, ka es investēju, lai mācītos, jā, un tiešām var pastāvēt kaut kāds ļoti, ļoti minimāls, bet tiešām minimāls procents. Tas varētu būt 1% un mazāks patiesībā, ko var izmantot kā edu money, kā educational nauda ar domu, ka es izglītojos, ka es meklēju kaut kādas individuālas akcijas, es pētu un es investēju un attiecīgi arī mācos no tā. Bet šai summai ir jābūt salīdzinoši mazai. Tu minēji 10%, ko tu esi gatavs veltīt ilgtermiņa uzkrājumiem, tad investīcijām. Ja mēs esam gados jauni, un ja mums finansēs vēl nav liela slodze, es pat īstenībā visus jauniešus, kas mūs klausās, vai arī visi cilvēki, kuriem ir jaunieši, bērni, brāļi, māsas, es pat aicinātu padomāt un aizdomāties, ka tad mēs esam gados jauni, mēs reāli varam virzīt vairāk naudas uzkrājumiem. Jo mums vēl nav tik liela tā finanšu slodze, mēs vēl neesam apauguši ar bērniem, māju, jā, un 100 draugiem, pie kuriem ir jādodas katru reizi uz dzimšanas dienu. Un tad mēs varam jaudīgāk uzkrāt. Un tas īstenībā ļoti tāds interesants moments, kad mēs esam gados jauni, mēs par šo neaizdomājamies. Mēs tiešām gribam dzīvot YOLO tagad un tūlīt, jā, un šķiet, ka vienmēr būs labi. Un mēs parasti par tām ilgtermiņa finansiālo labklājību sākam aizdomāties ap 40. Jā, tāds pusmūža krīze, kad jau kaut kāds laiks ir nodzīvots, un tad mēs sākam domāt, kas tad būs tālāk. Tas nav pa vēlu, nekad nav pa vēlu rūpēties par ilgtermiņu uzkrājumiem un par savām finansēm, bet jo ātrāk mēs sākam, jo labāk. Un 10% tas īstenībā ir rekomendācija. Tas ir tāds, tas tāds pēc grāmatas, ka ilgtermiņa uzkrājumiem 10%. Kopumā, ja mēs skatāmies uz personīgajām finansēm, tad iesaka pēc grāmatas atvēlēt 20% uzkrājumiem, no kuriem 10% ir ilgtermiņa uzkrājumi un 10% ir visa cita veida uzkrājumi, kas ir būt īstermiņa, kas ir gada ietvaros vai vidējā termiņa, kas ir līdz 5 gadiem. Tad, piemēram, gan atvaļinājumam nauda būs tur, gan jaunas mašīnas iegāde būs tur. Tie ir 10% un citi 10% ir ilgtermiņa uzkrājumiem. Bet es tev atklāšu vienu noslēpumu. Klausos. Šīs te ideālais, kāpēc grāmatas reti, kurā budžetā pastāv. Ir ļoti daudz tās situācijas, kad obligāto izmaksu apmērs ir krietni lielāks. Jā, un, piemēram, ja mēs skatāmies tā, ka pēc grāmatas 50% obligātās izmaksas, 30% dzīves stilam, 20% uzkrājumiem. Bet ir ļoti bieži tā situācijas, ka tas obligātās izmaksas ir jau pat 70 un 80 un 90%, un tad dzīves stilam mums tur paliek 30, 20, pat nevis dzīves stilam, bet vienkārši tie brīvie līdzekļi mums paliek 30, 20 un 10%, un tad cilvēki domā, cik tad daudz veltīt tam ilgtermiņa uzkrājumiem. Un šeit es vienkārši aicinu cilvēku skatīties uz šo te grāmatas piemēru 50, 30, 20, nevis tā kā tādu viens vienā, bet vienkārši to principu, ka obligātās izmaksas aizņem lielāko daļu, pēc tam ir dzīvestila izmaksas, kas ir mazākas, un tad mazākā daļa ir uzkrājuma veidošana, bet atkal atkarīgs no vajadzībām. Piemēram, mēs aptuveni pusotru gadu uzkrājām 40% no saviem ienākumiem, un kas ir gandrīz vai pieskaitāms pie FIRE kustības, ka 40% no ienākumiem mēs veltījām investīcijām, bet tas bija nepieciešams mums sākotnēji, lai izveidot savu portfolio. Un tagad savukārt mēs veltam jau 15% no ienākumiem, un šobrīd mēs vienkārši papildinam regulāri šo portfolio. Bet atkal mēs strādājam pie tā, lai šo uzkrājumu apmēru arī palielinātu.
Bet mums nepieciešams, lai vīrs pabeidz izglītību un iegūst profesiju, jo šobrīd mēs esam nedaudz atkarīgi no ienākumiem. Lūk, tā kā 10% ir ļoti, ļoti labi, bet ja neizdodas 10%, tad var virzīt arī 5%, var virzīt arī 1%, bet tas pamatā aspekts ir domāt arī par to nākotni, kas būs ar manām finansēm nākotnē, kas ir tas, ko es varu darīt tagad. Jā, būtībā kaut kas vienkārši ieslēgt to mindsetu, ka tur arī aiziet nauda un tur ir jāaiziet kaut kādai naudai. Jā, un nākamais, kā tad izveidot šo te uzkrājumu? Tu minēji, ka tev jau drošības pilvenam kaut kas ir, jā, tu jau ir uzkrāts, bet kā uzkrāt šo te drošības pilvenu, tad, kad šķiet, ka es nemāku uzkrāt, un tad, kad šķiet, ka man nav no kā uzkrāt. Un tāpat arī sākt investēt var arī ar sākotnējo depozītu, tad var uzkrāt kaut kādu summu, piemēram, kas ir 300 eiro vai 500 eiro, kuru sākotnēji virzīt, lai izveidot portfolio, lai iegādātos dažādus finanšu instrumentus tur. Un varbūt tas nākamais moments ir, kā uzkrāt. Piemēram, ko tu izmanto, lai regulāri uzkrātu? Kā tu to domā? Jā, vai, piemēram, tev ir kaut kāds automātiskais pārskaitījums uz uzkrājumu kontu, vai tev ir noteikts, ka katrā pirmajā datumā es atlieku summu X, vai tev ir kaut kāds cita metode? Okay. Man ir tas pats vecais labais Excelis, kas paralēli viskaut kam, kur es esmu ielicis vienkārši vienā lauciņā 10% no ienākumu summas, kopsummas, un tad mēneša beigās tā ir tā summa, ko es ieskaitu kaut kādā savā uzkrājumu vietnē vai uzkrājumu investīciju vietnē. Kādā attiecīgajā platformā. Tad tu to dari nevis mēneša sākumā, bet mēneša beigās ņemot vērā savu izmaksu apmēru. Jā, jo tad ir skaidrs, tad, teiksim, ja ir kaut kāds, bijis mēnesis, kur es esmu kaut ko pārtērējies vai ko, tad es, tad man liekas kaut kā, tas man liekas kaut kā tā drošāk. Tas varbūt tev var izriet no ienākumiem, no tā, ka tev ir neregulāri ienākumi, jo, piemēram, ja ienākumi ir neregulāri, ir ļoti svarīgi zināt savas obligātās izmaksas, tas ir pilnībā ir must, obligāti ir jāzina savas obligātās izmaksas. Un nākamais sanāk, ka katru mēnesi tev ir jāzina sava summa X, cik tev obligāti mēneša ietveros ir jānopelnā, lai tu varētu nomaksāt visu to, kas tev ir obligātās izmaksas, plus vēl liktu pa virsu arī savu dzīves stilu. Tad tev tā kā jāzina sava summa X, savs minimums, cik tev ir katru mēnesi jānopelna. Un pieņemsim, ka tas ir 1000 eiro. Jā, pieņemsim, ka 1000 eiro ir obligāta summa, cik tev ir jānopelna. Tur iekšā ir tavas obligātās izmaksas, tur iekšā ir tavs dzīves stils. Nākamais, ja tu vēlies uzkrāt, piemēram, tos pašus 10%, tad tev ir jāreicina šis klāt, un tad sanāk, ka tev šī summa vairs nav 1000, bet 1100. 10% no 1000 ir 100. Jā. Nē, bet tas sanāk, ka man ir 900, ne? Nē. Vai kā? Jā, ja tavas obligātās izmaksas un dzīves stils ir 1000, tev vajag obligāti katru mēnesi 1000. Ja tu vēlies uzkrāt 10%, tad tie ir pa virsu vēl 100, 1100, lai tu varētu nosegt gan obligātās, gan dzīves stilu, gan arī uzkrājums. Jā, tad tie ir 1100. Un nākamais tev varbūt vienā mēnesī 1100 ideāli, bet citu mēnesi tev var būt 900, un tev ir iztrūkums 200 eiro. Un tāpēc ir svarīgi pievērst uzmanību tiem mēnešiem, kad tev ir virs 1100. Jo vajag līdzsvarot to slodzi gada ietveros, ilgtermiņā jālīdzsvaro. Un tad, piemēram, ja citu mēnesi ir bijis 1300, tad tu tos 200 eiro atliec priekš tiem mēnešiem, kad ir 900. Lai varētu to nosegt. Un tad sanāk, ka tu pie tiem neregulāriem ienākumiem, tu viņus pārvaldi, kā uzņēmējs to dara, jo uzņēmēji darbībā uz finansēm skatās gada griezumā, tā kā to finanšu rādītājus, cik labi ir gājis, skatās gada griezumā. Jo uzņēmumiem ir gan sezonalitāte, gan arī patērētāja pārliecība.
gan arī izmaksu apmērs, kas var svārstīties atkal pa mēnešiem. Un tad uzņēmumi attiecīgi arī ir obligātas izmaksas, kas uzņēmumi ir jāsamaksā, lai viņš vispār varētu pastāvēt. Ja? Un tad ir peļņa, kas gadījumā, tad, kad ir sezonalitāte ir off-season, ja? Tad šī peļņa nosedz tās izmaksas, ko nevarētu samaksāt ar to peļņu, kas tajā off-seasonā. Un pie neregulāriem ienākumiem ir ļoti, ļoti līdzīgs princips, kas ir jāievēro. Kur var būt tricky moments? Es ticu tam, ka to viss ir perfekti un ka tu tiec galā ideāli, bet kur var būt tricky moments? Ja mēs atliekam naudu priekš uzkrājumiem tikai tad, kad mēs esam naudu iztērējuši, tikai pēc tēriņiem, tad mēs varam zaudēt potenciālu, jo mēneša ietvaros mēs varam tik ļoti pārtērēt budžetu, ka mums beigās nekas nepaliek. Un tāpēc gudri cilvēki ir izteikušies, ka, lai varētu šo te potenciālu no mēneša uz mēnešu saglabāt, vispirms ir jāpārskaita uz uzkrājumu noteikto summu. Piemēram, ja tu esi minējis, ka tie ir 10%, jā, tad vispirms mēs pārskaitam šo te naudas summu. Ja tu nezini savus tekošos ienākumus par tekošo mēnesi, tu vari uzkrājumus virzīt 10% no iepriekšējā mēneša. Jo iepriekšējo tev ir bilants, tu viņu zini. Jā, tad tu vari no iepriekšējā mēneša virzīt šos 10%, bet tā pamata doma, ka mēs vispirms maksājam priekš sevis nākotnē, savam es nākotnē, tas arī tas teiciens samaksā savu pirmajam. Es vispirms sev maksāju, un pēc tam no tās naudas, kas paliek, es arī dzīvoju mēnesi. Jo šādi mēs saglabājam to potenciālu un to, ka mēs esam noteikuši, ka es dzīvoju šajā te budžetā. Un tas īstenībā arī mans princips, ka es uzreiz dalu divās daļās. Man tā arī ir. Man ir nauda tagadnē un nauda nākotnē. Tā arī ir. Un tas varbūt arī var vienkārši izmēģināt, eksperimentēt. Es ļoti bieži aicinu cilvēkus personīgajās finansēs neko nedarīt ar tādu domu, kas ir akmenī iekalts, bet eksperimentēt. Interesanti, kas būs, ja es šo mēnesi rīkošos šādi. Un pēc mēneša izsacināt, kāds ir bijušas sajūtas, kā jūtās finanses, kas ir uzlabojies. Pēc mēneša var turpināt, var atteikties. Ja? Un tad var vienkārši izmēģināt, vispirms atlikt un pēc tam dzīvot tajā budžetā. Jā. Vēl viena lieta, kas varbūt, ko es nepieminēju, bet jā, ņemot vērā, ka tie ienākumi ir neregulāri, reizēm ir tā, ka mēneša vidū tu vēl neesi drošs par to, vai tev jau ir zināmi visi šī mēneša ienākumi, jo, teiksim, es nezinu, reizēm parādās pasākums pēc nedēļas mēneša kaut kad vidū, līdz ar to tur arī palielinās ienākumi. Un tad vismaz mēneša beigās es esmu skaidri zinu, cik man ir bijuši ienākumi. Tad tur es varu tos 10% izrēķināt. Jā, un kā es minēju, tu vari arī no iepriekšējā mēneša to skatīties. Tad ar vienu tādu, tā teikt, jā. Ideja beigās sanāk laikam tā pati, bet vienkārši mainās brīdis, kad tiek iemaksāts. Jā, mainās brīdis, tas ir viens, un nākamais, tu piesaisti savu uzkrājumu tiešā veidā pie ienākumiem, nevis pie savām izmaksām, cik to mēnešu beigās ir palicis. Jā. Tā varbūt tā ir starpība. Jo par tiem uzkrājumiem, kā es tev minēju, kas ir tas, kā tu uzkrāji, jo cilvēki mēdz domāt, ka viņi neprot uzkrāt. Ja, un no tā, ka viņi domā, ka viņi neprot uzkrāt, viņi arī neuzkrāj. Un šis ir tas absurdiskais, kas var pastāvēties personīgajās finansēs, ka mēs mēdzam sev pielipināt kaut kādu finanšu identitāti, ja, un staigāt ar viņu visu savu dzīvi. Bet varbūt, ja mēs savu identitāti tik vienkārši nevaram mainīt, ja, es esmu sieviete, es esmu Alina, ja, lai mainītu savu identitāti, man vajadzētu krietni pārūpēties, bet savu finanšu identitāti mēs varam mainīt. Un tā finanšu identitāte mainās tad, kad mēs sākam veikt rīcības, darbības ar to finanšu uzvedību, kādu mēs vēlamies. Kā mainīt šo te, ka es neprotu uzkrāt, uz es protu uzkrāt? Tikai un vienīgi reāli sākt uzkrāt. Es esmu tas cilvēks, kurš uzskatīja, ka viņš neprot uzkrāt. Un šis arī nācis no manas bērnības un no pusauģa vecuma. Es nemācēju tiešām uzkrāt. Visu naudu, kas man nāca, es viņu uzreiz tērēju. Un katrs, kuram nebija slinkums, man teica, tu neproti uzkrāt. Ja? Kā man sadāvināja naudu dzimšanas dienā, ja? Pēc mēneša, kur naudu iztērēju. Tu galīgi neproti uzkrāt. Ja? Un tā es arī izaugu ar to domu, ka es neprotu uzkrāt. Kā es to finanšu identitāti pamainīju? Es sāku regulāri, sistemātiski uzkrāt. Un nodzīvojot pirmo gadu,
es māku uzkrāt. Un šeit ir ļoti svarīgi arī nedaudz apmānīt sevi. Mūsu smadzenes ir gudras, ārkārtīgi gudras, bet tāpat arī ļoti dūmjas kaut kādos brīžos. Un mēs varam tiešām uzskatīt, ka mēs neprotam uzkrāt, bet mums vajag apmānīt tās smadzenes, un kā var apmānīt ar šo te automātisko pārskaitījumu. Bet tad, kad mēs visu mēnešu ietvaros, piemēram, izvēlamies regulāri pārskaitīt 10% no ienākumiem, kas var būt 100 eiro vai 150 eiro, un tad uzreiz redzēt, ka kaut kāds lielāks mīnus, ja, tā kā mēs uzreiz kaut kādu lielāku summu no savu konta pārskaitam, bet var šo summu sadalīt mazos gabalos un pārskaitīt reizi nedēļā. Un, piemēram, ja tie ir 100 eiro, tad tie var būt 35 eiro nedēļā. Kad mums pakāpeniski tās naudas summas samazinās, ja, un sanāk, ka mēs katru reizi, kad pārbaudām savu kontu, mēs uzreiz neredzam tur mīnus 150 vai mīnus 100. Un šādi mēs varam to prātu apmānīt. Un tieši tāpat, ka mēs pārtikas budžetā ļoti bieži pārtērējam, tieši tāpat uzkrājot, mēs varam izmantot šo nelielo naudas summas maģiju, ja, un šādi nemanot uzkrāt. Zini, kas vēl ļoti labs ir priekš sapratnes, ka tās mazās summas strādā, ir, ko piedāvā bankas nopaļošana. Šo mēs, man liekas, minējām vienā, vai tu minēji, man liekas, vienā no raidījumiem. Jā, un tas arī ļoti labi strādā, ka tu nemanot uzkrāj to naudas summu. Un ja tu vari nemanot uzkrāt, tad sistemātiski, regulāri tu arī vari uzkrāt. Ja, un tā finanšu identitāte arī mainās. Jā, kas varbūt tev ir tas, kas no šodienas mūsu epizodes ir tas, ko tu paņemsi sev, un tas kaut kāds tavs moments, brīdis. Viens, laikam, ir par to pēdējais, ko mēs pieskārāmies, ko tu minēji par pārskaitīšanu un to uzkrāšanu mēneša sākumā. Un ka sākumā tu samaksā sev, un pēc tam tu ej tālāk. Tas ir viens, bet otrs kaut kā aizķērās, kur tu minēji par pagātnes Alīnu, kurai ir teikuši cilvēki, ka tu gan nemāki uzkrāt, tad man uzreiz kaut kā un es galīgi neesmu tāda tipa cilvēks, bet man uzreiz tad ieslēdzās tāds, tad manifestēsim. Dārgais klausītāji, dārgais skatītāji, tu vari investēt, tu vari uzkrāt, un mēs varam kā vienība, kā komanda, kopā, kā tauta investēt un uzkrāt. Tālūk. Jā, zin kā, un šis tāds nots arī vēlos piebilst par šo ļoti maz, kurš aizdomājas, ka patiesībā laikam ir lielāka nozīme nekā naudai. Un, ja mēs regulāri un sistemātiski ilgtermiņā veidojam uzkrājumus finanšu tirgū, tur, kur vēsturiski mums ir ienesīgums, tad pārējo izdara laiks. No mums viss, kas tiek prasīts, ir tā regularitāte un sistemātiskums, un pārējo iedod laiks. Un, jā, sākt šodien. Varbūt ne katrs uzreiz varēs sākt veidot ilgtermiņu uzkrājumu šodien, bet sākt virzīties, sākt soļot, skriet, gulēt tajā virzienā, lai ilgtermiņa finansiālo labklājību veidot. Jā, paldies tev, Vilhelm, par šodienu un par to, ka padalījies ar savu pieredzi, kā tu pārvaldi personīgās finanses un pie neregulāriem ienākumiem. Tas ir ne izaicinoši, bet vienkārši jautri. Tur katru mēnesi ir kaut kāda jautrība. Jā, un paldies tev, Alīna, par ieteikumiem, par pieredzes dalīšanos. Izklausās, ka tu esi, jā, tā teikt, man liekas, dabūt to disciplīnu, ko tu raksturoji savā dzīvē, ir, man liekas, ļoti, ļoti vērtīgi. Tu esi tāda dzelzs sieviete. Nē, absolūti nē. Es vienkārši rīkojos no intereses un zinātnes kārs. Man vienkārši interesantai, kas būs jā. Un tajā brīdī, kad es pie šīm darbībām ieraugu priekš sevis ieguvumu, tā es vienkārši viņu aizķēru un ielieku ikdienā. Bet man nepatīk disciplīna. Okay. Neizklausās tā. Man nepatīk disciplīna. Bet, okay.
Jā, jo disciplīna priekš manis ir savā ziņā kā cīņa, ka es cīnos ar sevi, ka es visu laiku piespiežu sev kaut ko darīt, ko man negribās darīt. Un es varu disciplinēt, saņemties un uzrakstīt maģistru, ja man vajag, jā, vai disciplinēt, saņemties un, nezinu, kaut ko ievērot, kaut kādu izaicinājumu, bet dzīvot ilgtermiņā disciplinēt es nespēju. Man ir jāatrod ieguvums, lai es varētu kaut kādu ieradumu noturēt sev. Ok, tā laikam ir tāda laba, tā ir laba tāda izšķiršana šim ten, ka tā, jā, izšķirt disciplīnu no, jā, atgriežoties pie šī vārda ieguldījuma. Un tā kā prātīguma. Tā kā tālredzības varbūt. Jā, un atgriežoties pie investīcijām, tas ir dzīvesveids. Tas ir dzīvesveids, kuru es piekopju. Jā, un disciplīna tiešām ir cilvēki, kas uzskata, ka viņi nav disciplinēti, bet tas nenozīmē, ka viņi nav spējīgi investēt. Jā, jo vienkārši tas vajag samazināt sev šķēršļus, jo ko nozīmē, ka nav disciplīnas, tas nozīmē, ka cilvēkam ir grūti ar pretestību darboties. Jā, jo lielāka pretestība, jo mazāk cilvēkam gribas darboties. Un tas nozīmē, ka ir jānoņem šīs pretestības, ir jāsamazina šo pretestību skaitu, un arī no investīcijas skatu punkta tas var būt automātisks pārskaitījums. Jā, labi, paldies, un paldies arī mūsu klausītājiem, ka šodien bija kopā ar mums raidierakstā Naudas lietas, kuru organizē Finanšu izglītības biedrība, un es atgādinu, ka jūs varat atrast Finanšu izglītības biedrības sociālo mēdīju profilus Instagram, Facebook un LinkedIn un uzdot tur savus jautājumus gan par investīcijām, gan arī par personīgajām finansēm. Un mēs tiekamies jau drīz nākamajā raidieraksta epizodē. Atā! Atā!